Tā, draugi mīļie, nav bijis daudz laika filmēt. Šādi izskatās Aeroprogress Easy Yard siltumnīca. Te vēl ir darba procesa bārdaks kārtīgs, bet nu nāc tev parādīšu, kas tad šai siltumnīcai ir. Tātad šai siltumnīcai ir šādi te polikarbonāta gali caurspīdīgie. Mums sānos ir ar plēvi ciet, un te tālāk jau ir atvērtais vēdloks visā garumā ar insektu sietu. Šeit saimnieks audzē puķes. Un, lai netiek klāt visādas laputis un dažādi insekti un slimības, tad visā garumā viņam būs siets, un pēc tam vēl liksim klāt ar šīs te trubas uzrulējamo plēvi, kur uzrulēsies līdz augšai. Tā kā, nu, tāds projektiņš diezgan iespaidīgs. Pati siltumnīca ir 40 metri gara un 8 metri plata. Tā kā šī ir siltumnīca, kura būs pirmā gatava, un otrā, kas top arī tepat blakus netālu tur. Augšā tur ir tā vēl, nu, visticamāk arī rītā būs jau pārklājums gatavs, to es rītā nosfilmēšu, parādīšu, bet, nu, tur vēl iekšā būs visas mehānikas jāliek, ruļu galdi un ēnu tīkli, automātiskie tādi, nu, respektīvi noēnošanas tādi, tā kā aizskari, kur atbīdās un aizbīdās, tā kā, nu, tur arī būs vesela ņemšanās. Bet, nu, šādi, priekš pirmā projekta, pasūtītais ļoti apmierināts. Gan ar darba kvalitāti, gan ar attieksmi, gan ar visu pārējo. Tā kā nu darbojamies. Ja tevi arī interesē šāda siltumnīca, droši sazinies ar mani. Tās siltumnīcas, pie kurām mēs dotajā brīdī strādājam, tās ir tādi investīciju projekti kārtīgi. Tā kā, ja tevi interesē kārtīga, nopietna, liela mēroga saimniecības attīstība, droši sazinies ar mums. Tur ir ļoti plašs klāsts, tā skaitā, nu, restīvi ruļu galdi, dažādi ēnošanas risinājumi, visdažādākie automātiski risinājumi, un kas ir pats interesantākais, ir pat iespējami arī agronomu pakalpojumi, kurš var tev pamācīt to, kā pareizi audzēt siltumnīcā dažādas kultūras, kā palielināt zemeņu ražu no 800 gramiem uz vienu stādu uz 1200 un pat vairāk iespējams, tā kā, nu, izmantojot zināšanas un tehnoloģiju, tā kā visas šīs lietas nāk kompleksi. Tā kā esmu ļoti priecīgs, ka mums ir šāda izveidojusies jauna sadarbība ar Aeroprogress, un ceru, ka varēsim sākt Latvijā arī attīstīt šādas siltumnīcas, jo, nu, lietuvieši jau ir soli priekšā un lielā mērā jau cīnās, un šeit jau ir vairāki objekti, kuri jau ir sarunas noslēdzošajā stadijā. Tā kā, ja viss izdosies, tad mēs turpināsim šeit vēl ļoti daudz darba būs. Tā kā tā. Labi, čau visiem pagaidām. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.